laiku ir makšķernieks. Makšķernieks tā tagad diagnoze, vai ne? Slimība. Tā ir slimība? Neārstējama. Ja? Kaņiera ezers ir senās Liturīnas jūras daļa, kas vēl joprojām ir pieejama šeit. Ir ļoti skaisti. Visi ir iesakuši klāt braukt, atpūsties. Te nav nekādas būras, te nav nekādu cilvēku. Jūs varat paņemat laivu un braucat niedrēs. Vienīgais daudz makšķernieku. Te jau pēc netraucē, viņas man netrokšņi. Izņemot to, ka šeit ir nemitīgais makšķernieku sabats, kas cilvēkam pamatā jāzina par Kaņieru ezeru, kad uz šeit brauc? Par Kaņieru ezeru ir jāzina ļoti daudz, atkarībā no tā, kas jūs visvairāk interesē. Makšķerniekam ir jāzina, kā noķert līdakas lielās. Īstenībā stāst ir par 16 kilogramīgām, dokumentāli pierādītas 14 kg smagas līdakas. Te ir ruduļu bari, asari, līņu paradīze. Nu, tā atliek tikai izvēlēties. Nu, tas būtu makšķerniekiem jāzina. Putnu vērotājiem paradīze. Vasarā te sabrauc vienkāršie laivotāji. Nu, uz pāris stundām kaut vai paņem laivu, pavizinās. Bet kā tas Kaņieris ir izcēlies? Viņš nav atlaidies tā kā cita ezera pa gaisu. Viens stāsts par Kaņieru nosaukumu tieši gan ir tāds, kā visa ezeri, arī Kaņieris lidojas pa gaisu un ganījusi savu gotiņu kaņu un redzējusi to mākoni, gribējusi dzīt goju mājās, teikusi kaņa duš, un tad radies Kaņiera ezera nosaukums, Kaņieris nolaidies, bet tas tomēr ir tikai leģenda. Kur pīlē? Kur pielikt ar balto? Ir senais pilskalns Kaņiera ar visādiem nostāstiem. Siroja? Sirotāji, laupītāji, viņi kurinājuši Ūdeni? ugunskurs. Nē, tur uz tās puseliņas tādas. Kurinājuši ugunskurs, pieviļinājuši no jūras kuģus. Kā kuģis uzskrien jūrā, tā aplaupa. Kaņieris ir tas lagūnas tipa ezers, kas ir radies, atdalījies no jūras, no senās Litorīnas jūras. Tāpēc viņš ir tāds izstiepts garš, tāds 6 kilometrus garš, 4 plats apmēram, un ļoti sekls līdz ar to. Un ezerā ir daudz salu arī līdz ar to, ka viņš tikai drusku vairāk par pusmetru dziļš. Bet piekritīsiet, ka salīdzinājumā ar klasisko lagūnas izpratni diezgan neseksīga vieta. Nē, man liekas, vispār seksīgāka nevar būt par Kaņieri. Es nesaprotu jautājumu. Tādu aizvainojot. Nē, ļoti skaists ezers. Nepiekrītu. Drīkst nepiekrist. Jā. Tas ir pats seksīgākais, kas te noticis. Šeit, man jau visvairāk patīk tas 1. maijs, kad līdaku sezona atklājas, kad viss tas lielais ļembasts, kā te sabrauc vīri un kā viņi brauc ezerā iekšā un kā kurš tur ātrāk atbrauks, tas tā būs labāko laivu. Viņi jau visi zina, kur ir labākā un stabilākā un ātrākā. Un tad kā tas ezers lēnām piepildās un kā tad uz to vakaru viņi visi brauc tā kā uz gaismu, uz vienu vietu mājās. Kā kumeļš ezerā iekritis, tāda bijusi liela līdaka, kas norausies atpakaļ.